Čau visiem! Čau! Šodien es filmēju video ar Nikitu. Nu, Jā. visiem prieks. Par cik jūs man Instagramā uzdevāt daudz jautājumus, iepriekš arī, kad ieliku bildi no koncerta ar Nikitu, jūs uzdevāt jautājumus daudz, tāpēc šodien mēs izdomājām atbildēt uz jautājumiem. Tātad šodien mēs filmējam Q&A video. Q&A. Un mēs papildus vēl ielikām bildi, kur arī es uzrakstīju, lai jūs jautājat man jautājumus, uz kuriem jūs vēlaties dzirdēt atbildes. Tā kā šī video mēs atbildam uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Sāksim no paša pirmā jautājuma. Tātad, vai jūs vēlētos nodzīvot visus gadus kopā? Jā, kāpēc ne? Nu, ja mēs tagad esam kopā un mēs negribētu kādu nākotni priekš, kā mums tagad vajadzētu būt kopā, tas, man liekas, tā loģiski ir. Jā. Cik daudz abonementus gribi sasniegt līdz gada beigām? 2 miljonus. Jā. 2 miljonus. Nu, loģiski, tev prasa, cik tu gribi. Ne jau cik ir reāli, bet cik tu gribi. Jā. Viesā! Kāda ir jūsu mīļākā filma? Nu, nav mūsu mīļākās filmas. Ja mēs varētu pastīties, jūs varētu un skatīties mūsu iepriekšējais Q&A. Ja jūs skatīties mūsu iepriekšējais Q&A, tad mēs tur stāstījām, ka man nepatīk skatīties filmas kopā. Man patīk atsevišķi skatīties filmu. Es tagad pēc Henrijas skatos. Kā jūs pavadāt laiku kopā? Ejam uz veikalu, pirkt lūpkrāsas, ejam uz veikalu, pirkt marinātus gurķus, pēc tam atnākam mājās, to visu gatavojam, pēc tam guļam uz dīvāna, apēdušies, skatāmies YouTube, tā arī viss notiek. Starp citu, tā arī bija tāds jautājums, tagad neesmu līdz tam jautājumu man tikusi, bet bija arī jautājums, vai mums garšo marināti gurķi. Jā, garšo. Jā, Nikita atbildēja uz to jautājumu. Nu, šodien ne īpaši garšīgi bija, bet tā kopumā garšo. Rendi slikti pagājuši ziemiem, bet ne. Mīļākā brīvā laika nodarbe? Mēs pa logu ārā, visu kaut ko. Cik ilgi esat pazīstami? Nu, mēs jau esam pazīstami 3 gadus. Tūlīt decembrī būs 3. Un kā mēs iepazināmies, Brenda man uzrakstīja kādu meseģu. Nevajag, jā. Jā, bija gan. Nikita pirmais man uzrakstīja, man ir draugos, es vairs neesmu draugos, bet bija bilde, kur es reklamēju tās siera bulciņas, un viņš man uzrakstīja, kas tā bija par reklāmu. Un tad Brenda man sāka rakstīt, lūdzās man tur telefonu, man bija gan tā, es sākumā negribēju dot, jo viņa bija kaut kāda mazā meitnīte. Viņš vēl nekam neciet, ko Nikita saka. Priekš kam man uzaicināja filmēt. Vai tu ar Nikitu vēlētos doties ceļojumā apkārt pasaulē? Jā? Kur jūs sevi redzat nākotnē? Kas ir mūsu plānos, tas ir abi divi. Sanktpēterburgā aktieru augstskolā. Jā? Kāds sakars ar tevi tur ir? Nu, tagad es arī par to sāku domāt. Kāds ir jūsu vislabākās atmiņas kopā? Tāds jau jautājums bija. Jā, nu tā kā... Labi. Nikita teica, ka viņam daudz tādu. Varētu tā kā arī vienu jaunu pierakstīt, tā kā Lazareva koncerts. Jūs atkal sagājāt kopā? Vai gaidi Ziemassvētkus? Ir kādas īpašas dāvanas, ko vēlies saņemt? Nu, es jau parasti esmu par jebkuru dāvanu priecīga. Par jebkuru dāvanu priecīga, bet vai tās dārgākās vienmēr? Nu, Nikita zina, ka man patīk lūpeni. Bet man nepatīk. Jā. Viņš uzskata, ka man ir visos toņos lūpkrāsas, un viņš vienmēr... Es redzu atšķirību starp 2 lūpkrāsām, bet viņš neredz. Piemēram, sarkanu un bordo, vai, es nezinu, spilgti rozā un rozā. Nu, reāli nav nekādas. Pagad, tūlīt mēs. Ot, cilvēki, tas ir normāli. To neredz. Tas ir normāli, what the fuck? Nikita, uzdāvina man otru groziņu. Man nav kur likt. Pilnīgi pietiktu šitāda un labi šitāda. Viss pilnīgi pietiktu. Es tā fik šito. Nikita, starp citu pagaidiet, tūlīt jums parādīšu. Pilnīgi vienādas. Jā, Cik bieži jūs strīdaties, nu,
Šodien mums bija tāds mazs strīdiņš tā kā par cilvēkiem, kurus mēs pazinām un kuriem tā kā vispār saucamo draudzību. Tas nav strīds, tas neskaidrs. Nu jā, tu gandrīz man ar pelmenaiz un iemet. Viņam tā patīk pārspīdēt, jūs nevarat iedomāties. Cik labi skolā mācīs Nikita? Nu, tie ir normāli, bet varētu būt labāk. Nu, ir ķīmija tāda švaka un viss pārējais, viss labi. Kāda ir tava mīļākā dziesma? Man šitā vēl ļoti patīk. Nikita, atrod YouTube, lūdzu uzslēdz to sīkāņu dziesmu. Mīļākā slavenība? Buzova. Nē, nu man viņa patīk, bet mīļākā varētu būt, nu laikam kaut kāda Polina Gagarina vai kaut kāds Vorobjovs laikam arī kaut kā tā. Selena Gomez. Viņa vēl dzīvo vispār? Nu tad tu neatbildēji, ko tu gribi saņemt Ziemassvētkos? Nu, man liekas, tev būtu jāizdomā, kāda dāvana man dāvināt, bet ko es gribētu? Nu, tu man esi dāvinājis, Nikita parasti man dāvina rotas, tā kā tu vēl neesi man redzami uzdāvinājis. Tā! Es uzlieku Latīnu. Jā. Nu, kas ir? Nu, tas ir, ko tu vēlētos. Vai es dzīvoju tālu viens no otra? Nē, nedzīvoju tālu. Ko jūs gribat sasniegt? Ko jūs nekad mūžā negribētu piedzīvot mūsu šķiršanos mazāk nekad? Nekad! Es negribu, lai brēnu karbonāts gatavo vairāk, jo man negrašu. Cenšamies nestrīdēties, vai tā nesnāk? Par ko viņam nāk? Es pat cūkas karbonāts, tad viņa tāds jūt, ka pa visas karbonāts. Nu, čaņa Kita. Nē, tas nedara. Nu, tas ir kamera, Nikita. Nu, it kā tu bez kameras man baigi bučo. Kas sārāk asociējas ar Ziemassvētkiem nopietni, kas man asociējas, tas ir spice, jo spice ir tāda nereāli krūta Ziemassvētku atmosfēra. Man patīk, ka tur ir tā kā uzreiz daudz cilvēku, agrāk tur bija tas pasakunāms, kas pasākums organizēja. Man spice asociējas ar Ziemassvētkiem. Ko jūs gribētu mainīt saviem? Es gribētu būt nopietnāks un tā kā netik atvērts pret cilvēkiem. Es nezinu, es esmu ļoti skaudīga, man skauž, es nezinu, man nepatīk, ka, piemēram, Nikita pastāsta kādu meiteni, man uzreiz liekas, ka viņai labāk par mani. Nē, es nenovērtēju sevi par zemu, bet vienkārši, nu, es nezinu, man skauž. Man ir pilnīgi vienalga, Brēni var sarakstīties ar ceļiem, ja tas nepārkā kaut kāds robežs, jo es tā kā zinu un ceru, tā kā, ka es esmu priekšviņš, kas vairāk nekā tie čeļi. Nikita, tas bija viens iemesls, kāpēc mēs sastrīdējāmies, ka tev nepatika, ka es sarakstos ar Tagad, nu, es taisu tā kā kļūdu analīzi. Bet vispār es esmu ļoti kautrīga, tāpēc gribētu būt atvērtāka. Kāpēc atkal sagājāties? Es nezinu, man garšo viņas... Lūciņas. Auskaut, Nikita. Ko jūs izvēlētos, iPhone vai Samsung? iPhone. Es Nikita jau izvēlējos. Man ļoti apmierina, man ļoti patīk iPhone, tā kā... Man nav nekas pret. Man nav nekas pret Samsung, bet kaut kā labāk iPhone. Kur un kā svinēsiet Ziemassvētkus? Nu, mēs tā kā vēl nezinām, jo man varbūt būs sacensības un Pēterburgā tieši uz Ziemassvētkiem. Un tad sanāks, ka nesvinēsim kopā. Nu, varbūt paņemšu Brēni līdzi. Vai būs kāds konkurss, meiteni jautā? Es domāju, ka jā. Es nezinu tikai kad un kā, bet jā, būs. LV YouTube jautā, vai tev ir apnikusi skola? Kas ir? YouTube. YouTube. YouTube.
Vai tev ir apnikusi skola? Man īstenībā arī nav tā, ka man nepatīk iet uz skolu, bet es labprāt eju uz skolu un labprāt arī sēžu mājās. Vairāk jau teikšu laikam, kad ir apnikusi. Lai gan skolā arī ir diezgan interesanti. Es īstenībā tiešām pēdējā laikā sāku novērtēt to, ka mums ir tiešām iedota bezmaksas izglītība, ka mums ir tā kā jāapgūst vissvarīgākais dzīvē, un ko es vēl joprojām nevaru sevi tā kā piespiest tiešām kārtīgi mācīties, sagatavoties kontroldarbiem, lai viss tā kā labi būtu. Un man liekas, ka skolā ir jānoņem tie kontroldarbi, jo tas ir pilnīgi nevajadzīgs. Bērni vairāk iemācītos, nevis priekš kaut kādas stulbas atzīmes mācītos. Sākām Nikita filmēt video, bija 65 jautājumi, tagad ir 235 jautājumi. Pagājis tikai stunda. Šim video būs jāuzliek 18+. Paša vēl māca piesaunožos no lupām un saka 18+. Es jau neesmu vainīga, ka man blakus tāds cilvēks sēž. Esi gan vainīga, jo tu tādu cilvēku izvēlējies. Kas jūsos abos ir kopīgs? Mums abiem patīk mode. Nē, what the fuck, man vispār līdzam nav nekāda sakara. Bet, teiksim, ir puiši, kuriem ir galīgi vienalga, teiksim, kā meitene ģērbjas, vai, piemēram, viņam pašam pilnīgi vienalga, kā viņš izstās, bet, teiksim, Nikita ir visu, manuprāt, stilā un modē saprot, tāpēc es teiktu, jautājums, kurš no jums, teiksim, tā ierosināja salpt, kā salpāt, uzrakstot īziņā vai sarakstoties, cik Nikitam gadu, ko bieži darat, kad esat kopā. Nebija tā, ka kāds ierosināja salpt, bet, es teiktu, ka Nikita spēra to pirmo soli. Kā salabāt? Nikita man atnesa nolikt pie dzīvokļa durvīm puķes un uzrakstu visu no sākuma. Nesaki atkal to, kad es to izdomāju. Un uzrakstot īziņā vai sarakstoties, tā kā viņš nolika puķis pie man dzīvokļa durvīm. Redziet, es jau samācījos kaut ko. Gāju uz kursiem. Nav vērts. Labi, čau. Viņš uzkrāsoja.